Kristapa Porziņa karjerā ir viena komanda, NBA karjerā, viena komanda, Valdi, kurai viņš nekādīgi līdz šim nebija ticis pāri, nerunāsim par uzvarām. Kopā ar komandu. Par viņu personīgo statistiku. Par viņu personīgo statistiku tas ir Golden State Warriors. Līdz šim... Tāpēc, ka maz spēles ir bijuši, viņi ir citā krastā, jā. Jebkurā gadījumā, tad, kad viņi satiekās, Golden State ik pa laikam Kristapam atgādina... Nē, atgādina viens spēlētājs. Jā. Viens spēlētājs, Draymonds Greens, starp citu, vēl viens no labākajiem aizsardzības spēlētājiem līgā. Jā. Jā, noteikti, jā. Viennozīmīgi. Un ja tāds spēlētājs izdomājas, ka viņš neļaus Porziņam to darīt, viņš arī nav ļāvis. Ja tu vakar spēli es ievēroju vienu lietu, ja viņš no pirmās minūtes viņam neļāva pat, viņš sedz tik tuvu. Iedomājies 2-20 spēlētājs sektais 3 punktu līnijas presingā. Visu laiku viņam neļāvis. Un ko Kristus bija sagatavojies? Ko darīja? Viņš sāk iet caurgājiens. Viņš sāk izmantot, sāk apspēlēt, kas vispār bazies. Un šitas crossovers. Tas ir kaut kas. Un otras puses iemest, jā. Valdi apskaties, tas ir 2-20. Tas ir 2-20. Jā, tu jau viss brīnās, viņi jau, zin kā, saka 7 tur. Jā. 7-3, zin kā, amerikāņi saka, kā tas ir iespējams vispār. Tāds kustās viņš tur, un viņš parādīja jauns elements šobrīd. Bet šie elementi pagājušā vasarā es tur skatījos, kā viņš daudzās par Liepājas Olimpisko halu. Viņš šo te atstrādāja līdz vēmienam. Līdz vēmienam. Daudz ko jaunu. Mēs sezonā esam redzējuši, ka viņš jau spēlē kā aizsargs. Šajā spēlē Kristaps gūs 24 punktus, 15 bumbas, savāc pie reizes arī uzstājas blociņus pāris. Thompsonam, tie ir viņa. Sviesmaizīte. Nē, tā ir viņa vizītkarte. Viņa vizītkarte. Nē, pirmām kārtām es pats esmu spēlējis, redzēju, cik viņš ir liels, kur tās rokas. Rokas ir visur. Jā, un ja tu met no groza apakšu, tu zini, ka vienmēr nocelt. Atgādini, ka tu nespēlēji VF laikā kopā ar Kristapu. Nē, bet es tādu pēdējā spēli, ka spēlēju, tā bija izstāst, kuras pēdējo spēli? Labdarības spēle. Jā, redz. Lai cilvēki saprot, pa ko runā. Vienkārši, ja tu viņu redz pa televizoru, liekas, viņš tāds tur skrāja tievs, ja? Bet viņam tās rokas visur, ja? Viņš tur visur kaut kur planē, zin. Un mēs jau redzam, ka gan tas Thompsons un Karijs nav gatavi, viņi met no apakšu, domā, es te iemetīšu, bet nav tik vienkārši. Ik pa laikam arī apskatnieki strīdas vai vaicā, vai nevajadzētu uzticēt pēdējos sekundžu metienus, vai tā ir mača izskaņa, vai tā ir ceturdaļas izskaņa. Šajā gadījumā puslaika izskaņa, mēs paskatāmies, tiek uzticēts Porziņam, un viņš to prot. Viņš to prot, vēl apskaties. Nav vīds, kā atlēciens uz vienas kājas. Viņam tā bumba ir auga, viņš ir garš, viņam nocelt nevar. Ja viņam tās kustības ir, izjūta ir, un ja viņš vēl iemet, tad vispār. Bet es domāju, Ņujorka vispār atsevišķi tāds, ko mēs te varētu parunāties par vispār to komandas nākotni. Tur ir vesels trillers, jā, tā kā Karmelo tur brauc trenerim virsū, kad viņš neko nedara, jā, nemaina. Līdz ar, tad Brandon Jennings aizgāja uz Vašingtonu un teica, es tagad beidzot atnācu komandā. Atnāc komandā, nevis tur, jā. Kurā spēlē visi. Tas tā kā elektriskais vilciens, viens pats ieskrienās, spēlē vārds statistiku. Vispār tā komanda ir. Vai man tevi kā basketbola trenerim šī vārda tiešām nozīmē? Man tev ir jāsaka, bumba kustās. Tā ir komanda. Tu zini, bija epizodes. Tā ir komanda. Bumba kustās. Ja nekustās, tad čau. Bija epizodes, kad viņi ļoti labi spēlēja komandas spēli. Bet ir tādi, piemēram, par daudz Rose pieturu. Ja, par daudz Karmelo pieturu. Ja, viņiem ir tas, ka viņiem tai bumbai būtu labāk. Un tas ir tas galvenais treneru uzdevums. Ja. Iemācīt spēlētājiem, spēlēt komandas. Jā, bet Valdi un Guntiņ, tu tā skaitā kā izcils hokeja treneris. Redz, visās sporta spēlēs jau ir tā, ja tas priekšmets kustās, tad notiek tā spēle. Tikko viens izdomā, ka viņš papauzēs kaut ko galvā aizies. Čau! Vai tas NBA ir individuālā 1-uz-1 spēle, ja? Kāpēc tur daudz izsakās, ka nepatīk tas streetballs. Viņiem ir drausmīgi augsta meistarība individuālā. Jā. Līdz ar to tāpēc viņi arī tā spēlē. Kāpēc Eiropā spēlē vairāk komandas basketbolu? Tāpēc, ka nav tik izcili 1-uz-1 spēlētāji. Kāpēc tev ir tur nosacīt? Jā, tā ir 1000 kombinācijas. Ja tas 1-uz-1 var apspēlēt, tur tā loģika. Ne, bet es pavēroju, kā izcils hokeja treneris arī citas komandas, kur tā bumba ir viņi padot, viņi kustās. Un brīvie metieni ir. Gunti, vai tu atceries, ko tu darīji 1962. gada 2. martā? Jā, es biju zālē, kad Čemberlīns iemet sotaciņu. Ja? Vils Čemberlens Heršijā guva 100 punktus. Tajā brīdī Heršijā spēlēja Philadelphijas Warriors. Tie ir vēlākie Golden State Warriors. Bet Filadelfijā tajā brīdī ir Warriori. Viņi izdomā, ka Filadelfijā nespēlēs. Tur kaut kādas lietas, kas NBA nav raksturīgas. Kas interesanti, mēs te rādām avīžu virsrakstu. Jā, bet nav ieraksts spēles. Nav ieraksts. Nerādīju šo spēli
televīzijā, tāds bija NBA savulaik. Tāds bija NBA. Vēl vairāk, no Ņujorkas uz šo maču nebija neviens žurnālists. Viņi atbrauc uz Floridu, tur bija beisbols, amerikāņu futbols gatavojās tur sezonā. Var sakot, ārkārtīgi interesanti. Chamberlains gūs 100 punktus. Tajā sezonā viņš vidēji... Interesanti pret kur komandu, ja? Jā. Bet tajā sezonā viņš vidēji valdīja 50 punktus mačā. Cik 55? Bet gūst viņš pret New York Knicks. New York Knicks komanda ir pēdējā vietā tajā brīdī līgā, bet podi ir Chamberlains stāstā tie, ka viņš spēles rītā 6 no rīta pavada meiteni, ar kuru visu vakaru ir dejojis, 8 iekāp vilcienā, brauc uz Filadelfiju, lai uzspētu uz autobusu un viņi aizved uz spēli. Viņš uz paģirām, pohains, un tur vēl džaļi bija, kas bija darījuši kopā ar viņu to visu. Ierodas uz maču, un tad sākās. Ne, viņam bija viens no tiem stāstiem, ka viņam bijuši 3000 meitenes. 3000 meitenes. Šeiks tā kā un 100 punkti. Valdi. Vai tu, Valdi, man tagad ir jautājums, vai tu arī savus rekordus uz paģirām sādīji? Un vai tev ir kāda saistība ar veldzītēm? Tev arī ir 80. Nē, protams, Gunti, nē taču. Nu, nē taču. Tu zini, es kaut kur tos aprakstīšu un pēc tam vēlāk palaidīšu. Jā. Es nevaru te stāstīt par saviem nedarbiem. Jā. Tu stāstīsi Twitterī, tu visiem nestāstīji. Tur es nestāstīju. Bet tev tak ir rekordi? Ir rekords. 69 punktu spēlē. Es domāju, pietiekami labi rekordi, kas nāk, vismaz viens liels valsts rekords, es domāju, Padomju Savienības. Jā. Tas ir 69 punktu spēlē. Kurā martā? Arī 3. martā. Pirms 8. jā? Papriekš Chamberlains. Bija satrenēts. Jā, bet vēl Latvijā arī džeki ir bijuši, ka 100 punktus iemet. Jā, Zaidaks iemet. Es zinu, kāpēc viņš iemet, tāpēc, ka es iemet 81. Tikai tāpēc? Nē, jā, viņš pateica speciāli, ka visa komanda devojas, lai viņš tik iemet to 100, iemet vairāk pa manī. Un kam tad tu 81 ielidināji? Man liekas, ka Talsos tas bija. Talsos. Bet es jau gribēju iet no tā laukuma prom, kam bija 50, bet man šneps ar galvenu novas kustumu, viņš tik devai spēlē vēl, un tā es iemet tos 80. Redz kā? 19 trīnieki. Redz kā, un tagad viņš ir overtime divānā. Divānā? Nu, tu jau prasi. Redz kā dzīve notiek kādu kuleņu. Nē, tu zini, es labprāt, ja tu man sekti, es iemest vēl vairāk, jā? Bet tā kā tu man toreiz nesēji. Ja es tev sektu, tad tu nevis gulēt divānā, bet slimnīcas palātā. Ko tu man te stāst? Es tev sektu ar Vasiljev nūju. Nē, ja tev golf nūju būtu, tad tu varētu sekt. Vai kā tu saki ar bitu? Ar bitu, es tev ar bitu. Vai ar tenis raketu pa pieru? Tu bērnībā tik agresīvs bija? Zini, Valdi, var teikt, ka ko tu tās ņemtās? Es satiekot tevi, pārmainīju. Jā, tomēr. Es pārmainīju.